Nu, sveiki, atkal vēl viens vakars. Viena diena beigusies, un gribu jautāt, ko šodien savārījāt ar savu brīnišķīgo prātu. Jo būtībā jau tikai prāts izgudro, izpilda un dod rīkojumus arī ķermenim izpildīt visu, ko viņš ir izdomājis. Tāpēc, pilnīgi pamatots jautājums, ko šodien tu ar savu prātu sadarīji. Bet tas, lai paliek tavā ziņā, ko jūs savārījāt, man ir šodien jautājuma tāda tēma, vai tu vispār kādreiz esi iedomājies, kādas ir tavas pārliecības? Vēl pirms gadiem 10, 15 es vispār par to nebiju domājusi. Var jau būt, ka ir tādas zvaigznes cilvēki, kas ir visu jau sevī atraduši, izskaitļojuši un tikuši ar to skaidrībā, bet man tā nebija. Un tad man likās, kad es sāku vispār pirmo reizi, interesēties par savu iekšējo pasauli un attīstību un tam līdzīgi, sevi sakārtošanu, teiksim, tad manā uzmanības laukā ienāca jēdziens ierobežojušās pārliecības. Un es domāju, kas tas tāds ir? Kaut kāds sviests. Tagad kāda jēga man tur kaut kur rakāties par kaut kādām ierobežu. Bet zini, kas ir? Tieši šīs pārliecības ierobežo mūsu dzīvi, ierobežo to, ko mēs varam un gribam sasniegt. Jo, protams, ir divu veidu pārliecības. Tās, kas mums palīdz, jā, es to varu, viss ir labi, ja es izdarīšu to, tad es sasniegšu to, pasaulē ir brīnišķīga vieta. Un ir arī negatīvās, un tieši tās mūs ierobežo, tās mums uzliek tos limitus. Nē, es jau to nevaru, es neesmu to pelnījis, es noteikti izgāzīšos, visi izgāžas, nav vērts pat mēģināt. Un tādu mums ir ļoti, ļoti daudz. Un šīs ierobežošās pārliecības ir ne tikai mūsu, bet arī mūsu vecāku un vecvecāku, mūsu kaimiņu, mūsu skolotāju. Visu, kuru mums ir gadījies kaut kādā brīdī ietekmes zonā būt, mēs viņus neapzināti esam pārņēmuši. Un būtībā, ja tu gribi uzlabot savu dzīvi un tikt skaidrībā ar sevi pašu, vajadzētu sākt no šī. Tātad, kādas ir manas pārliecības? Uztaisi sarakstu, ne tikai galvā, pieraksti. 100 varēsi? Pamēģini.